Vai gribi redzēt, cik precīzi ir mūsu jaudas stends? Šobrīd mums ir BMW uz jaudas stenda benzinieks 18. gada, 2018. gads. Viņš ir 2 litri turbo, viņam oriģināli ir 252 zirgi un 350 griezes moments. Mēs viņu pamērījām uz jaudas stenda, šobrīd rakstam pirmo steidžu, nāc skaties, cik ir mums precīzi jaudas stends. Tādāk, uz jaudas stenda viņam uzrādīja 255 zirgspēki un 347,4 griezes moments. Tā kā nepilni 2,6 ņūtonai mazāk un 3 zirgai drusku vairāk, bet tas ir ļoti, ļoti maza starpība ņemot vērā. Un starp citu, tagad rakstos viņam pilnvērtīgais pirms stage mašinai. Tūlītās redzēsiet, kāds ir viņam rezultāts uz mūsu čipota faila. Tā. 80 ņūtonu klāt benziniekam, skaties. Tā, tātad. Sarkanā līnija ir mūsu modificētā. Zila līnija ir oriģinālā. Tātad uz oriģināli bija 347 ņūtonai grieze un tagad 426 ņūtonai klāt. Tad 80 ņūtonu klāt. Un zirgos bija 255, tagad 275. Tā kā ļoti, ļoti labs rezultāts tam benziniekam. Griezes moments ļoti stiprs, jaudīgs, un arī mēs paņemam viņam data logus. Tātad šeit arī var redzēt pilnībā visus parametrus tai mašinai. Apskatieties, ko mēs šeit varam redzēt. Engine speed, gas pedal, gear, ambience pressure, gaisa sistēma, turbīna sistēma, degvielas sistēma, kā strādā. Lambda zondes, arī degvielas, injection, arī degvielas sistēmā. Aizdedze, ignition, kā strādā, griezes moments mašinai, kā darbojas, un visas temperatūras. Tūlītās arī vēl ķersimies pēc šitā, bet ņemot vērā, ka jau rezultāts šeit ir ļoti labs, starpībā, kā diena un nakts salīdzinot sarkans ar zilo. Ļoti labi uzvedīsies mašina uz ceļa, nav pārforsēts, tai mašinai var uztaisīt vēl stiprāku čipu, dabūt vēl vairāk zirgspēku, bet atstājam limitu, atstājam rezervi, mašina vienalga uzvedīsies ļoti labi uz ceļa. Tā kā, skaties, saprogrammēts ar visiem datu logiem uz jaudas stenda, netestējam uz ceļa ar reāliem rezultātiem. Ja tev vajadzīgs labs, pilnvērtīgs, profesionāls stage, vari pieteikties pie mums, sakārtosim visu tāpat, kā šitai mašinai. Nav svarīgi benzins, dīzelis, atmosfērais vai turbinieks. Pieesim klāt, izskatīsim variantu un piedāvāsim labāko risinājumu. Jauku dienu!